Kā radās ideja iet mācīties agronomiju, proti par laiku pēc skolas? Jā, te jau jāsaka tā, ka pirmkārt tad jāsaka, kā man radās ideja iet mācīties biškopību, jo agronomija bija loģisks solis pēc biškopības apgūšanas tehnikumā. Un tad biškopības izvēlējos, jo manas mammas krustmāte Rīgā, starp citu, tepat Toriņkalnā, mazā Altanavas ielā, turēja bišu saimes. Un man tas likās ļoti interesanti. To es atceros no bērnības, no pirmsskolas vecuma, kā tie stropi stāvēja dārzā, kā tiem stropiem darbojas. Un tad es, ejot pēc 8. klases uz tehnikumu, jo es nevēlējos iet uz vidusskolu, es vēlējos apgūt profesiju, izvēlējos pa biškopu mācīties. Un nomācoties 3 gadus un iegūstot biškopu profesiju, tad pēc tam loģiski solis bija iet uz Latvijas lauksaimniecības akadēmiju, kas toreiz bija. Vēlāk viņa pārtapa par universitāti, bet tajā brīdī, protams, akadēmija. Un atkal, ja skatās, tad biškopības nozara kā tāda, tā ir viena no lauksaimniecības nozarēm. Viņi faktiski pieder pie lopkopības, tāpat kā vispārējās nozars, bet tā kā bites vairāk saistītas tieši ar augiem, ar nektāru vākšanu, tad agronomija un biškopība roku rokā. Tā skaitā augļdārzi ir vajadzīgi bitēm, un savukārt augļdārziem ir vajadzīgs bites, un tāpat daudzām lauksaimniecības kultūrām aputeksnēšanai vajadzīgs ir bites, savukārt bites ienes no rapša, no āboliņa, no daudziem citiem kultūra augiem medu. Un es izvēlējos agronomiju, un tā arī es gāju, mācījos kā agronoms, ieguvu kvalifikāciju agronoms dārzkopis, tā kā man lauksaimnieciskā augstākā izglītība, un arī maģistra grādas ieguva Latvijas lauksaimniecības tajā brīdī jau universitātē.